Aptītniece izdzirdēja vārgi iešķindamies zvanu. Aiz durvīm bija redzamas divas ēnas, tās pašas, kas pirmīt aiz loga. Tāpēc viņa žigli basās kājās uzmauca kurpes un skrēja atvēra durvis. Un nu viņai vairs nebija garlaicīgi, neuzmācās īgnums, negribējās ne raudāt, ne bēdāties. Ko vēlaties? Labvakar. Iedodiet par 15 kapekām piparmētru tabletes. Labi. Pirmo reizi redzu, kā dāma strādā aptiekā. Tas nav nekas sevišķs. Manam vīram nav palīgu, tāpēc vienmēr pelkā nāku es. Kas te tik nav? Tenciāna, pimpinela, tormintila, bumbiņas, pastas, šļirces, burciņas, pilieni. Jā, un cik tas viss iespaidīgi un kārtīgi. Lūdzu. Paldies. Iedodiet lūdzu man sodu par 10 kapekām. Labi. Vai jums nav aptiekā kaut kā tāda, kas atveldzētu? Varbūt zelteri? Vai jums ir zelters? Ir. Bravo! Jūs neesat sieviete, bet feja. Aplaimojiet lūdzu mūs ar kādām 3 pudelītēm. Tūlīt. Paldies. Plūmīte. Jāni, plūmīte. Tādu ananāšu tu pašā Madeiras salā neatradīsi. Vai tu dzirdi? Man pašam aptītniekumam patīkas atpusēties. Mans brālis ir osos un bezrožu krūms. Mans brālis ir osis, bet rudenī drūms. Un aptīvis priecīgs un tirpstošs kā grēks. Ko būda un iedvesmo tev vīrības spēks. O, bella, bella, bella donna, o, kreivē tu. Es sevi satiku, nenosklupstītu. O, bella, bella, bella donna, o, kreivē tu. Es tevi satiku, nenosklupstītu. Vēl puķes deg puķes tur Andalūzijā. Man biedri savas un kreivē ir tā. O, bella donna, o, maja puķīte. Latviski runājot, maja puķīte. O, bella, bella, bella donna, o, kreivē tu. Es tevi satiku, nenosklupstītu. O, bella, bella, bella donna, o, kreivē tu. Es tevi satiku, nenosklupstītu. Tavs brālis būs ozos un mežrožu krūms. Tavs brālis būs osis, pret rudeni drūms. Un aptīvis priecīgs un tirpstošs kā grēks. Ko pūda un iedvesmo tevi vīrības spēks. Žairaimā mūžā un vēlonā zied. Un mani brāļi pēc savas puķes iet. O, bella, bella, bella donna, o, kreivē tu. Es tevi satiku, nenosklupstītu. O, bella, bella, bella donna, o, kreivē tu. Es tevi satiku, nenosklupstītu. Klusāk, uzmodināsiet vīru. Kas par to, ja arī uzmodināšu? Tieši tā, kas par to arī vīri uzmodinās? Labi vien būtu, ja tie vīri arī visu laiku gulētu no viņiem. Tāpat nekādas jēgas nav. Jā. Un tad. Jā. Bet pie šī ūdentiņa derēja kāds sarkanais vīriņš. Nu, ko vēl negribēsiet? Bet tiešām lieliski derētu. Jums jāpārdod mums vīns kā zāles. Sakiet, vai jums ir vīnum, gallikum, rubrum? Ir.
Nu tad dodiet mums to lieliski. Pie vēlna stiepiet to šurp! Jā! Cik gribēsiet? Kvantum satis! Jā. Un tad no sākuma pieliesim mazliet pie ūdentiņa. Jā? Mazliet. Bet pēc tam redzēsim. Jāni, ko tu saki? No sākuma mazliet pie ūdens. Bet pēc tam? Pēc tam? Bez zī! Atklāti sakot, visgrantīgākais vīns pasaulē. Vinum sliktissimum. Taču, cienītā kundze, es atzīstu, jūsu klātbūtnē tas garšo vienkārši kā nektārs. Jūs esat fantastiska. Domās skūstu jūsu rociņu. Upurētu nezinu ko. Lai tas nebūtu jādara tikai domās. Goda vārds savu dzīvību nežēlot. Kristieties! Esat gan jūs koķete. Astiņas šaudat pa labi, pa kreisi, pif, paf. Bet es apsveicu, jūs mūs esat uzvarējusi. Mēs esam pievārēti. Cilvēki varētu biežāk nākt uz apštienu. Citādi šeit ir tik ļoti garlaicīgi, es vai mirstu nost. Šeit es jums piekrītu. Es jums vienkārši piekrītu. Tā varētu būt. Tāds ananās. Un tik tālā nomalē kā šī. Atvainojiet, bet mums to jādodās. Cik esam parādā? 20 rubļi 48 kapeikas. Jā. Es pielieku kapeikas. Jā. Paldies par jūsu viesmīlību. Paldies par vīnu.